Nav vējš mazliet pūtīs. Pazvanīja kaimiņš. Mūža ir viena placi, pie šķūņa notīrīs. Šķūnis vec un mūža vec. Un, kā saka, katra racēja sapnis, ka šitā ir nomauks, bet kas te būs, to neviens nezina. Te jau padomu laikos dzīvoja. Bet, nu, gan jau kaut kas būs. Dzelzs te būs daudz un par viss pēc kārtas te var atrasties. Nu, labi, paliels laukums, es domāju, signālu šeit ir daudz. Nu, te arī novadīsim to rāciju. Nu, caur visām bunģām te kaut kādam signāls, tā kā bunģai, bet maliņa. Maliņa laba. Nu, kaut kas. Divlatnieki izstās. Jā, tur riktīgi sēdējis viņš. Otrais signāls vai trešais. 35. gads. Šitas te, tad, kad ir mitrumā, tāds slapši. Negaidīt absolūti. No krūze. Tā no kara laika spriežot pēc šitiem. Tad nevar saprast. Es nejēdzu viņās vācu, krievu. Mašīnā iemetīs jāmazgā. Netīkās man. Kaut kur jau ir marķējums. Tad baigi gāri, tad jātīra. Vispār neparāk. Te apakšā brūģis ir, vai? Te jāsās, ka tā virs kaut kur pa sāniem saslaucīta. Signāli daudz, nejēgā pat signāli. Nu, te kaut kam jābūt virsā. Kaut kas ir. Nu, labi, to pēc tam apstīsies. Te kaut kas ir rakstīts. Tikko traktorists nolasīs jau, kas mētājās šitā padomu ķiveri. Kaut kādi. Nu, šitie arī rīb te nejēgā. Nu, gan jau kaut kas būs. Kaut kādi blašķi te mētājās. To pēc tam es nefilmēju. Neiedomājos, pēc tam parādīšu. Nu, viņi bojāti, bet man interesanti apstīties tā kaut kādi, ka tik nav no pirmā pasaules kāra tādi jocīgi viņi. Tā smuki nolīdzināts. Jāmeklē monētas. Pagaidām tāda lielie bleķrība. No. Blakus traktors vēl tur rokās ar kausu. Es ar lāpstu, šitas pēc pīps izstāds. Te ir vēl virsū bijis pagarinājums. Nu, visdrīzāk tā. Jā, es tīri uzmala redzams, ka ir bijusi. Te runāja traktorists, viņš bedrēti sašķūrējis visu to. Visu augšu bedrē. Nekā nevar darīt. Kas nav iešķūrējies, to tikai var te atrast. No, telefonu filmē jau te ar stāvē redzams rūsiņi. Pēc viss spriežot, tas ir atličnī puļimjočiki, tāpēc te ir daudz tās ložmatē čālus. No dīķi to it nomazgās. Puļimjočiks savējo. Apbalvojam pazaudējis. Pašā dīķa malā. Labi. Tur ir atličnī traktoristi, tur kādi tikai viņi nav. Man kaut kāds ir atrasts, bet puļimjočiks es zinu, ka tas nebija. No.
Baigi labi saglabājušās. Emaujas jau viss. Redz, kur tas ložmetējs. Šeit sarkanās emaujas viss ir. Internetā gan jau var bildi dabūt. Te diezgan sīvas tās kaujas, bija sakti pilsi čaulām. Man jau liekas, ka labs atradums. Šeit jau apbalvojums ir. Baigi nav rīvai, tā emauja viņa tāda knapi ir. Bijusi viss tā. Nu tā skrūte, tā sapujusi. Bet nu emocijas. Es labs ložmetējnieks tagad. Otrā pakāpē. Pārgāja pie manis šis apbalvojums. No, tas baroni redzējis. Nezinu, durvīm laikam. No misija. Tāds greznais. Liels. Skanēja zvērīgi. Kaut kāda bļoda izrakās. Šeit katliņš agrāk bijis. Nu, esmu uzlabojis. Nu, kaujas te bijušas. Arī te visādi tie grabuļti tādi rokās. Nu, pirmo monētu būšu atracis careni. Nu, bēdīgi, ne bezgalva. Bet viņa veca. Tā ir Elzbieta Petrona. Redz, ka venzās. Jāiet mazgāt. Nu, viņš piemazgāja viņu. Gada pa vidi jāskatās. 1700 jābūt. No kronas augšā ir. Jābūt 1,7. Kaut ko viņš te beidzās. 60. Es neatceros, līdz kuram viņi valdīja. Bet tā nav Katrīna otrā, vai tā ir Pētera pirmā meita. 61. kaut kāds, man liekas. Te var redzēt 6, un tas cipars grūti saskatāms. Kamerai labāks acis. No te 1,7 vai 5,7. Kaut kāds tāds. Kas te otrā pusē, te nekas nav. Te zirgam jābūt ir, kas pieveic pūķi. Nu, uzskatīsim, ka viņš te ir. Ielikšu no interneta, kā jābūt bija. Diezgan agresīva te tā vīde. Nu, veca vieta. Atrast grūti, viss gružiem piemētāts. Nu, labi. Kaut kāds rezultāts ir lēnām. Nu, šodien iet uz apbalvojumu. Šeit cikot arī civilējiem deva. Tas krusts, kas, nezinu, ja pareizi atceros, kaut vai 4 miljoni viņi uztaisīt. Traktors nošķēpelēs vienu te. No. Tāds ir. Nezinu, man liekas, ka no cinka viņš ir uztaisīts. Es esmu lasījis par tiem dzeus krustiem, ka lasīt. Šitie arī šitie tie knapākie. Kaut kāds tur. Nesamulta. Par kaut kādiem nopelniem gan jau iedeva, bet atceros tikai, ka civilistiem ar viņu deva. Nu, apskatāt. Apskatāt.
metīsies. Nu, te nav ko redzēt īstenībā, tad viņš tik knaps ir. Knapi dzīves, nu labi, aizies nomazgās jau. Jāskola. Labāk. Es kā augšā ausīti, zobeniem uz augšu, lai neiedurās pašam. Nu, viņi no tā ložmetējnieka lieliskā, nezinu, ļoti tuvu katrā ziņā, 20 soļi laikam. Nu, varbūt 30. Bet pēc atmiņas saka, šits kaut kāds par nopelniem, tas civilējiem atdeva viņas. Signāls bija knaps. Kaut kāds štruns, neskatos, viņš baigi labi spīd. Varbūt pat sudrabs tas ir. Subējams kā sudrabam katrā ziņā. Signāls bija smalks. Tā ir poga bijusi. No, otrā monēta, man liekas, ka santīms būs. Jā. 5 santīmi. 23. gada. Jociņi. 23. tad baigi noveicās. Visdrīzāk 22. Netīkās man tur ļurkāt. Nu, monēta bija plāna, bet skanēja viņš švaki. Jā, padomji. Tik nevar saprast. Nomināls. 10 kapeiks laikam, jā. Un 10 kapeikas. Rāmī. Baigi labais rāmis. Nezinu, kas tur ir iekšā. Baiga pinpoinēr, baigi iebakst. Caurums. Kaut kas tur ir. Skan briesmīgi skaļi. Vāks kaut kāds droši vien. Nu, tur riņķis tāds. Nerakšies viņā ārā. Tāpēc jau bija signāls tik labs. Nu, varbūt monēta, varbūt nē. Ā, monēta. Nikolais II. 2 kapeiku laikam. Nevar saredzēt. 2 kapeiks, kāds gads, pēc tam varbūt nofilmēs vai notīrīs. Pūksteni atrada. Drusku tāds knapāks, bet detaļas ir daudzi. Birs nost. Dārgumi. Te vēl visām atspērēm uzvilkšanas kaut kādas kastes. Jāsmējās, kas tik nemētājās. Šito mūžu, kas te bija, viņa 5. gadā nodedzināja. Laikam barons nemācēja uzvesties. Tad ir viss izmētāts. Nu, izstās labi, ne? Tā kā monētas. Man liekas, ka nav. Kaut kāds šaibas. Kaudz vesels šaibām. Paplāksnēm latviski. Paplākšņu svētki. Skanēja ļoti labi. Bet tā no zemes iznāca apsāt. Jā, nu, nezinu. Drūp ārā. Laužās kopā materiāls. Tas zemē labi izstījās. Tālāk viss bēdīgi.
Nu, šito nevar saprast. Vai nu vecs monēta, vai nekas. Jācer, ka pirmais variants. Nu, īstās ne īpaši. Nezinu. Pagaidām bez sajēgas. No tiem lūžņiem. Šito es nefilmēju. Jānopēta. Man jau liekas, ka tas nav otrā pasaules kara. Tas ir pirmā pasaules kara. Nu, beigts. Nekas labs tu nav. Tādi. Šīts, man liekas, ka fričs ir kaut kāds ar to jā, krieviem bija Kiriļsā visi. Šito jātīra, to krūzi. Vāks. Nav nekur liekams. Pūkstens stāv, smaidam. Nu, pāri jau it kā filmē visi. Baigi labi putndziedi. Jāmet mieši. Nu, pils galds ar artefaktiem. Sāks vēl lielākiem. Pareizi bija izdomājis, tā ir Pirmā pasaules kara blašķi karavīri. Jā, kaut kā uz siksnas mēģināšu kādu bildi atrast. Nu, neatradīšu. Viņi uz siksni karājās. Jā, korķis zudis. Otra puse ir tīro teritoriju iebuktējis, jā. Traktoru čaus. Viņš viņu arī bija pacēls tur. To es nav izracis. Bija nosviests tur pie metāla lūžņiem. No. Krāsa saglabājusies. Smuka manta bija, tā kā bija jauna. No šīs krūze. Cik rādīs. Marķējums tur ir CNC, tad ir W un 36. No, krūzīti. Te tādas ausis jābūt bija. Es kā turēt viņu. Tās ausis nav. Nolausis ir. Šitas laikam te siksniņa cauri gāja. Nu, te tās alumīnija. Brīžiem man visu to alumīniju atrod. To katliņu vāku, to es tas mētājās netikās man. Šits, nu tas Wehrmacht, jā. Nu, tas ar kaut kas no kara laikiem. Šitā ir Krievu armijas, ja es pareizi saprotu. Šitā Wehrmacht krūze. Tas, nezinu, izstāsta, ka būtu no pulksteņa, bet man šitas caurums. Un te laikam uzvalkās viņš caur atslēdziņu. Pulksteņu vāks. Bet misiņš, jā, bijis apsudrabots. Nu, pāriesim. Šito šortos jau redzējāt. Atličnī puļemjočika. 42. gadā viņas uztaisīja 7 dažādas, jā, kas bija svarīgākie. Šitas arī bija. Nu, es ieaugšu atsauksmi no interneta. Par to, kādu viņi tur bija. Jā, nu, tādu otru man ir atličnī traktorīstā atrasts pirms tam. Tas bija vilcējs, jā, bet nu šeit šis bija ļoti cieņā, jā, viņi deva karavīriem jaunākiem virsniekiem, jā, viņas vienmēr lika apbalvojums sarakstā, vai gan pēc tās vērtības viņš skaitās zem ordeņiem medaļām, jā, viņi tā kā ir kvalitātes zīme, jā, atzinības zīme. Bet karavīriem bija, nu, kā es saku, jā, viņi bija cieņā, jā, tas liecinā, ka ložmetējnieks bija efektīvs, jā, mācēja maskēties, mācēja ieņemt pozīciju pareizi, jā. Nu, kā es tur
Tur smējās, jā. Ložmetēji čaulas daudz tur ir, jā. Nezinu, kā tur tas pašā ūdens tilpnes malā vai, pazaudēts, jā. Tā ir saglabājies vēl tas. Tā ripa bijusi. Es viņu vairāk netīrīju, jā, beigās, ka emauja nepazūda. Jā, blakus, burtiski, soļus 20, jā, tas nopelna krusts. Jā, viņš viszemākā pakāpe no tiem krustiem. Man liekas, kaut kādi 4 miljoni viņi iedot, jā, tos deva arī civiliedzīvotājiem, jā. Teiksim, es vienmēr brīnos, jā, tiem materiāli, kas vāc apbalvojumiem, viņi ir žēlīgi šitas, nezinu, no kā viņš kaut kā cinka taisīts. Jā, teiksim, padomu apbalvojumi. Stingri izturīgāks šitas ir. Misiņš un kvalitatīvi tā emauja. Es viņu neesmu notīrījis līdz galām, jā, teiksim, ja tā pieķerās, viņš viss būs. Tas ir aplikums, jā. Bet es viņu iekonservēju, jā, un tālāk neņēmos. Te ir emauja. Viņu var smuku uztaisīt. Jā, viņi tik tiešām, jā, te ir zeltījums kaut kāds bijis, jā. Te nogājis. Tur mazliet tāds māliņš, jā, un tad viņš noēda. Tad, fotogrāfi ielikšu, kā jāizstās. Tad jau redzēsiet. Kas te? Cariskā. 1901. gada 2 kopēku pareizi teica. Nomazgāt tikai nav tīrīta, bet viņi normāli notīrīsies. Elizabetes Petronas, jā, Pētera pirmā meitas 1761, tas no 7, tas ir 61. gada. Tas ir viena no pēdējām. Es tā no galvas neatceros, bet tas ir burtiski, jā, man liekas, ka sākot 62. gadu, 1700. Katrīna otrā jau bija. 5 centīmi. Jācer, ka 1923. Bet, neesmu pētījis, es reālists. 10 kapeiku. 40. gada. Šis, man liekas, ka štruns būs. Nezinu, netīkās. Kaut kāds sakta. Latviju. Sudrabs. Bija riktīgi melns. Bet viņi salīdzinoši labi tīrās, jā. Numizmātiskā vērtība. Šādai monētai papildus nav, jā, viņai tīri. Divlatnieks, kā divlatnieks, jā. Diezgan. Ja paņem zem palielinājumā, viņš ir padivs. Bet, tiem, kam vajag tikai vizuālo, jā, viņš absolūti normāls, jā. Skaista monēta. Vienmēr priecājos, jā, pirmo reizi divlatnieku atrod. Vienlatnieks es atrads. Pieclatnieks vēl kaut kur gaida, kā es smējos. Jā, viņi tur 2 gadi bija tie divlatnieki, 1925. un 26. 26. gada nedaudz ir retāks, jā. Tas tirāžs tur viņam bija. 26. gadā miljons ar kaut ko, šeit bija 2,5, ja es pareizi atceros. Kā es vienmēr saku, mūsu šie sudraba lati, viņi nenovērtēti, jā. Jo viņš principā tirgo, jā, pa sudraba lūžņu cenu pagaidām. Izņemot pieslatnieks, pieslatniekam koeficients 2 ir, jā. Rēķinās ļoti vienkārši, jā, šeit 10 grami, jā, viņš maksā kaut kādu tur 12 eiro, jā. Pieslatniekam 25 grami sudraba 40 eiro, jā, sudrabs rupi sākot, cik grami tik eiro.
paņemiet standarta dauderi, jā, vācu. Tur, teiksim, 100 eiro 22 grāmi, jā, koeficients 1/5, jā. Mums 1/1, jā, nu. To stāst, lai argumentēti, ka mūsu nauda vēl nav novērtēta, jā. Nu, tās tas raciens. Jā. Man jau liekas, ka lieliski diezgan, teiksim, viņš dažāds, jā, tur, kā redzējāt, tur visādi, jā, kaut kāda pūkseņa daļa, jā, tur atspērēm visām. Nu, tā interesantā vieta, vienkārši viņu piegružot. Nu ko, tad ar to arī varētu beigt un līdz nākošai reizei.